Ik gadu tiekamies pavasarī, laikā, kad mostas daba un sāksies mūsu zemnieku aktīvā darba sezona. Partijas kongress ir mūsu gadu 10. kopta tradīcija, kas šogad norisinās jau 34. reizi un apliecina mūsu politiskā spēka, vērtības un vienotību. Vienlaikus tie ir arī svētki, kas ļauj satikt labus draugus un kolēģus, iepazīt jaunos partijas biedrus un nospraust kopīgus mērķus tālākam darbam. Kad tikāmies pirms gada, mūsu partija bija atgriezusies koalīcijā. Mēs uzņēmāmies atbildību un apzinājāmies izaicinājumus. Šis gads nav bijis vienkāršs. Politiskās turbulences pārņēmušas gan globālo, gan lokālo politisko ainu. Mēs esam spējuši būt izlēmīgi, esam bijuši uz sadarbību un kompromisiem vērsti. Izaicinājumi nav trūcis, un tomēr Latvijas Zemnieku savienība paliek uzticīga savām pamatvērtībām – ģimenei, darbam, mīlestībai pret savu zemi un pārliecībai par mūsu tautas un zemes varenumu. Mēs esam saimnieki savā zemē. Šodien pārliecinoši varam teikt, ka Latvijas Zemnieku savienība ir kompetents un pārliecinošs spēks gan ārpolitikā, gan klimatā un enerģētikā, gan ekonomikā, labklājībā un jau arī ilgstoši zemkopībā un citās mums svarīgās jomās. Šī gada laikā ir paveikts daudz. Aktīvs darbs ir noticis pie likumdošanas izstrādes, jāizceļ administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kur pateicoties tieši Latvijas Zemnieku savienības darbam, lielās pilsētas netika apvienots ar blakus esošiem novadiem. Diemžēl mums neizdevās pārliecināt koalīcijas partnerus par atsevišķu novadu atdalīšanu, kā to vēlējās iedzīvotāji. Tieši pateicoties Latvijas Zemnieku savienībai, šogad pašvaldībām budžeta pieaugums ir 10%. Mēs kā partija jau iepriekš un arī turpmāk iestāsimies par to, lai ieņēmumi pašvaldībām nesamazinātos. Administratīvā sloga mazināšana ir mūsu partijas būtiska prioritāte, un darbs pie tā notiek ikdienu. Katrā likumā, kur vien iespējams, mēs cenšamies sniegt priekšlikumus, kas mazina šo administratīvo slogu. Te es gribu vēl minēt, ka administratīvā sloga mazināšana notiek arī būvniecības procesā. Tas notiek ar būvniecības procesu vienkāršošanu, atsakoties no liekiem birokrātiskiem soļiem. Piemēram, jau šobrīd nav nepieciešama būvju uzmērīšana dabā. Var izmantot esošos datus, lai ierakstītu inventarizācijas lietā, un tas ietaupa laiku un, kas pats galvenais, būtiskus resursus, naudu iedzīvotājiem, kā arī padara investīciju vidi pievilcīgāku. Pēc mūsu partijas ierosinājuma ministru kabinets ir uzsācis nulles budžeta un uz mērķi vērsta budžeta izstrādi. Tiesa gan tikai 3 ministrijās, vēlamies, lai tas būtu arī pārējās, lai resursi tiktu pārskatīti un katrs santīms tiktu pamatots. Un nākamgad tas arī notiks jau 3 ministrijās, kā es minēju, sākot ar nākamo gadu ekonomikas, finanšu un satiksmes ministrijās. Tiks rūpīgi izvērtēti visi izdevumi, lai nodrošinātu efektīvāku un caurspīdīgāku budžeta plānošanu, un, kā jau minēju, izslēdzot nepamatotus tēriņus. Šobrīd vairāk kā iepriekš ir svarīga ir kvalitatīva un faktos balstīta informācija, kas pieejama ikvienam Latvijas iedzīvotājiem. Jo, mīļie kolēģi, demokrātija arī maksā naudu. Un tieši tāpēc, pateicoties mūsu nenogurstošam darbam, mēs esam uzsākuši regulāru darbu ar reģionāliem mēdījiem,
Tieši pateicoties mums, mēs esam atraduši atbalstu reģionālu mēdīju finansēšanai, kas ir sevišķi svarīga austrumu pierobežas pašvaldību iedzīvotājiem. Un šie ir tikai daži no mūsu paveiktajiem darbiem, par ko tālāk stāstīs jau mūsu partijas vadītājs. Es gribu teikt lielu paldies mūsu deputātiem Saeimā. Mūsu deputāti ir aktīvi iesaistīti visos sabiedriskajos procesos un sabiedrībai būtisku jautājumu risināšanā, cieši sadarbojoties ar pilsonisko sabiedrību. Deputāti, pārstāvot Saeimas izglītības, zinātnes un kultūras komisiju, bija klātesoši sarunās par skolu tīkla reformas labākiem risinājumiem, sadarbojoties Saeimas sociālo un darba lietu komisijā ar Latvijas pensionāru savienību. Saeimā tika aizvadīta pirmā senioru diena, kas vienoja vienkopus un pulcēja 100 Latvijas aktīvākos seniorus, tajā skaitā arī viesus no Lietuvas un Igaunijas. Pateicoties mūsu deputātu aktivitātei, Saeimā ir organizētas arī konferences, kas veltītas ir būtisku jautājumu problēmu risināšanai nozarē, gan veselības, gan pašvaldības iedzīvotāju interesēs. Vēlos uzteikt mūsu Saeimas komandu. Tā ir spēcīga, saliedēta un kopīgi spēja risināt sarežģītus jautājumus. Un ticiet man, tādu dienas kārtībā ir daudz. Paldies par izcilu veikto darbu, vēlos teikt mūsu Saeimas komisiju vadītājiem. Esam pārstāvēti mūsu partijai svarīgās komisijās, kas tikai vēlreiz apliecina mūsu pieredzi, zināšanas un spēju risināt visdažādākos jautājumus. Paldies gribu teikt šodien arī mūsu sadarbības partneriem, Latvijas sociāldemokrātiskajai strādnieku partijai, partijai Gods kalpot Rīgai un partijai Latvijai un Ventspilī. Paldies par kopējo sadarbību. Mūsu vadībā pārmaiņas ir notikušas arī Saeimas darbā. Pēc mūsu iniciatīvas pagājušā Saeimā notika ekonomikas debates. Pirmo reizi Saeimā debatēja par tik svarīgu jomu, par tautsaimniecību. Esam veicinājuši Saeimas debašu kultūru, uzklausījuši frakciju pārstāvu ierosinājumus Saeimas darba organizācijas uzlabošanai, lai mūsu darbs būtu vērsts Latvijas iedzīvotāju interesēs. Un gribu teikt, ka šis Saeimas sasaukums būtiski atšķirs no iepriekšējā. Deputātu debates ir kļuvušas kvalitatīvākas, konstruktīvākas un aizvien mazāk dzirdam personiskus apvainojumus. Pagājušā gada laikā pieņemti arī virkne vairāki nozīmīgi likumi, kas apliecina šīs Saeimas gatavību kopīgam darbam un vienprātību daudzos būtiskos jautājumos, kā mūsu visu kopīgā drošība. Pagājušā gada oktobrī Rīgā norisinājās Krimas platformas 3. parlamentārais samits, kas vienkopus pulcēja vairāku 10 valstu parlamentu priekšsēdētājus, lai pārunātu Krievijas pastrādātos noziegumus Krimā un Ukrainā kopumā. Šī gada laikā esam veicinājuši un stiprinājuši Latvijas transatlantiskās attiecības. ASV tikāmies ar pārstāvu palātas priekšsēdētāju Maiku Džonsonu. Savukārt vizītē Kanādā tikos ar parlamenta priekšsēdētāju Gregu Fergusu. ASV un Kanāda turpina būt mūsu valsts galvenie strateģiskie partneri. Vienlaikus ASV arī novērtē mūsu ieguldījumu kopējā drošībā. Latvija un visa Baltija savai aizsardzībai jau tagad tērē vairāk kā 3% no iekšzemes koprodukta, un mēs tērējam vairāk kā 3,65% no iekšzemes koprodukta. Tas ir daudz, tas ir vairāk nekā vidēji citās NATO dalību valstis. Tāpat uzturam spēcīgas saites ar mūsu Baltijas valstu kaimiņiem, Lietuvu un Igauniju, kā arī Poliju un Somiju, kuras abas ir minējušas, ka ir 4. Baltijas valsts. Un Ziemeļvalstīm NB 8 valstu formātā. Šīs valstis ir mūsu tuvākie sabiedrotie. Turpinam būt uzticams partners un sabiedrotais arī Ukrainai, kura jau vairāk nekā 3 gadus cīnās par savas valsts brīvību un demokrātiju.
Ukraina novērtē mūsu sasniegto atbalstu, gan finansiālo, humanitāro un mūsu cilvēcību, ko neviltoti sniedz mūsu sabiedrība. Paldies visai sabiedrībai par šo iesaisti. Tomēr šis brīdis nav, lai atslābtu. Agresors kaimiņos nesnauž, tāpēc mums jāturpina konsekvents darbs mūsu valsts, reģiona un visas Eiropas drošības stiprināšanā. Mūsu valsts ilgstoša un noturīga drošība ir mūsu kopējās interesēs, tāpēc ieguldījums tajā ir jāveic katram, kā personīgi, tā pašvaldību un arī valsts līmenī. Vienlaikus jau ilgu laiku saskaramies ar Krievijas izvērsto hibrīdu karu, bēgļu uz austrumu robežas, kabeļu bojājumi Baltijas jūrā, sabotāžas infrastruktūras objektos, melu sēšana sabiedrībā, dezinformācija un iejaukšanās vēlēšanu procesos. Agresoru valsts līderi saprot, ka Eiropa militāri nav iekarojama, tāpēc cenšas mūs šķelt un graut no iekšienes, vainot mūsu demokrātijas struktūras. Šobrīd svarīgāk kā iepriekš ir turpināt darbu pie sabiedrības noturības veicināšanas, ieguldot demokrātijā un sabiedrības saliedētībā. Izaicinājumu netrūkst, tāpēc katram mūsu solim jābūt atbildēji aizvien mainīgajai realitātei, ar ko saskaramies ikdienu. Tomēr jau pavisam drīz mūs sagaida vēl viens izaicinājums – pašvaldību vēlēšanas. Vēlos uzsvērt, ka Latvijas Zemnieku savienība ir partija, kuras saknes ir dziļi Latvijas reģionos. Ir patiesas prieks par jau pieredzes bagātiem pieredzējušiem līderiem, kā arī jauniem līderiem, kuri ar godu spēs pārstāvēt mūsu partiju pašvaldību vēlēšanās. Mums šajā laikā jābūt pragmātiskiem un pārliecinātiem. Mēs nedrīkstam ļauties intrigām un apvainojumiem. Mēs zinām, kas mēs esam, kādi ir mūsu mērķi un kā veicināt spēcīgu reģionu attīstību. Tā bijusi mūsu prioritāte caur laikiem. Tie ir mūsu cilvēki. Pašvaldības ir mūsu prioritāte. Mīļie zemsavieši, noslēgumā citēšu Kārli Ulmani. Mūsu tautas kopš sirmas senatnes turējusi augstā godā tikumus, mīlestību uz dzimto zemi, darbu un ticību savai nākotnē. Būsim lepni par paveikto, bet neapstāsimies pie sasniegtā. Turpināsim jau iesākto, lai vairotu mūsu zemes labklājību. Tāpēc darīsim to ar vislielāko cieņu pret savu zemi, valsti un iedzīvotājiem. Paldies par daļu un spēcīgu Latviju!